kad šis jaunais cilvēks cenšas aiziet, un šī jaunā sieviete cenšas aiziet, mamma un tētis vēlas, lai ar viņiem paliek saikne. To sauc par kontroli, to sauc par saldo manipulēšanu. Pārēja no zēna uz vīrieti ir grūta. No vīrieša uz vīru vēl grūtāka. No vīra uz tēvu vēl viena grūta pārēja. No tēva uz vectēvu vēl viena grūta pārēja. Vai atceraties, ar kādu stresu saistās pārēja no meitenes uz sievieti? Jauni izaicinājumi, ar kuriem jūs agrāk nekad nebijāt saskārušās. Kā tas notiek? Šī pārēja no meitenes uz sievieti notiek vairāku gadu laikā, un tā ir saistīta ar sevi pašu. Tajā sekundē, kad jūs pārējat no sievietes uz sievu, visam, kas paliek aiz muguras, ir jāaiziet. Vecākiem ir jāpārliecinās, ka jūs pat tiešām aizgājāt. Es tāpat kā varbūt arī jūs iztēlojos tēvu, kas stāv vecāku mājas durvīs. Tēvam apkārt apsaitēts kases aparāts. Klink, klink, nauda no tā ir izņemta, tēvs daļu no tās tur rokā un smaida. Vai zināt, kas tas ir? Kontrole. Es vienmēr esmu šeit. Ja tev radīsies problēmas, necenties pats tās atrisināt. Nāc atpakaļ pie tēta. Nenāc atpakaļ pie tēta. Aizej. Tava palikšana viņa varā, mana palikšana viņa varā beidzas tajā brīdī, kad tu saki, jā, tev ir jāaiziet. Es domāju par emocionālu iemeslu, kādēļ mēs tik bieži nespējam aiziet. Bet tu nelīdzinies manam tēvam. Emocionāli ir tik grūti aiziet. Atceroties, kāds ir tētis. Kāds teica, šķiet, ka vairums meiteņu aprec vīriešus, kas līdzinās viņu tēvam. Varbūt tas ir iemesls, kāpēc tik daudzas mātes kāzās raud. Ko tas burtiski nozīmē, kad Bībelē teikts atstāj? Tas nāk no ebreju vārda, kurš nozīmē 3 lietas. Pirmkārt, kad ir teikts atstāj, tad ebreju valodā vārds azab nozīmē atlaist vaļīgāk. Kad Bībele man jaunībā teica atstāj savu tēvu un māti, man bija jāatstāj Wilkinsona klans. Kad šis pants teica atstāj manai sievai, bija jāatstāj Gerisu klans. Tas nozīmē 3 lietas. Šis vārds nozīmē atlaist vaļīgāk, tvērienu, kas bija tik stingrs, palaist vaļīgāk, palaist grožus vaļīgāk un vaļīgāk, līdz cilvēks pasaka, jā, vairāk nav groža, vairāk nav pievienotas nekādas saiknes, viņi ir brīvi. Jau no dzimšanas jūs esat ielēgti. Ja jūs neesat bērnu gultiņā, tad jums ir nopietnas problēmas. Tad droši vien jums ir nedaudz garāka saikne, lai varētu tālāk attiet. Pēc kāda laika mamma un tētis var atļaut jums dalīties ar grožiem. Kādu dienu mēs braucām pa lauku ceļu, un mana 7 gadus vecā meita pajautāja, tēt, vai es varu pastūrēt mašīnu? Es atbildēju, protams. Uz ceļa neviena cita nebija. Mēs braucām pa dziļiem laukiem. Viņa apsēdās man klēpī, un es teicu, brauc, tikai pārāk bieži neiebrauc grāvī.
Viņa uzlika savas mazās rociņas uz stūres. Manas rokas bija blakus viņas rokām, taču viņa tās neredzēja. Tā tas notiek. Nedaudz vairāk, nedaudz vairāk. Drīz jūs sākat dalīties grožos ar savu bērnu. Pēc tam jūs atļaujat viņiem paturēt grožus lielāko laika daļu. Jūs noņemat rokas, tad atkal uzliekat, noņemat un atkal uzliekat. Ar laiku jums šie groži ir jāatlaiž. Tad, kad zēns kļūst par vīrieti, šie groži ir jāatlaiž. Tie ir jāatlaiž pirms jūs aprecaties. Tad, kad jūs kļūstat par pieaugušu cilvēku. Vai zināt, kas tas ir? Tā ir pārēja uz pieauguša cilvēka statusu. Dažkārt vecākiem tas nākas tik grūti. Bērnam tas ir vēl grūtāk. Pirmo reizi palaist vaļīgāk ir tad, kad notiek pārēja no zēna uz vīrieti. Tam ir sakars ar jūsu grožiem, ar jūsu autoritāti pār viņiem. Otrais, ko šis vārds nozīmē, kad tiek teikts atstāj, nozīmē aizej. Tas nozīmē aizbrauc projām. Tas nozīmē, ka šajā brīdī, kad dēls vai meita atstāja mājas, ir smagi, ir šķiršanās sāpes un raudāšana. Kādēļ? Atgriezieties pie paša sākuma, tad jūs sapratīsiet, kāpēc. Kur šis zēns vai šī meitene sāka savu dzīvi? Savas mātes miesā. Tad māte bija ēdiena avots viņam vai viņai. Māte nēsāja bērnu visu laiku. Kad bērns bija bērnu gultiņā, viņa to nēsāja mazāk. Laika gaitā bērns attālinās tālāk un tālāk no nabas saites, līdz kamēr tā pārplīst. Pienāk brīdis, kad jums ir jāaiziet. Jūs esat pieauguši. Ja jūsu bērnam ir 30 gadu un viņš arvien dzīvo jūsu mājā, jūs viņam nodarat vairāk ļauna nekā laba. Un droši vien tā arī ir. Aizbrauciet projām. Aizbrauciet projām. Tā ir apkārtne, tuvums, autoritāte, tuvums. Vārda atstāja trešā nozīme ebreju valodā ir pamest. Neņemiet viņus sev līdzi un nepalieciet ar vienu kāju, paliekot sliekšņu otrajā pusē. Tas nozīmē atstāt, pamest. Atstāt, pamest. Tā nav pārēja no zēna uz vīrieti. Tas nav dēls, kas aiziet. Un ir laiks viņus pamest. Jūs gribat teikt, aiziet projām no viņiem? Jā. Cik tālu? Pavisam. Pavisam. Vai atceraties, ko Jēzus Kristus teica? Ja vien tu nenecini savu māti un tēvu, tu nevari kļūt par manu mācekli. Kā Jēzus varēja pateikt, ka ja vien tu neienīdīsi savu tēvu un māti, tu nevari būt par manu mācekli? Kā gan viņš varēja kaut ko tādu pateikt? Viņš liek man mīlēt manu māti un manu tēvu un cienīt viņus. Kā viņš tā varēja domāt? Viņš to varēja domāt tā, ka tas ir tikai salīdzinājumā ar mīlestību, kas jums ir pret viņu. Mīlestībai, kura jums ir pret māti un tēvu, ir jābūt daudz reižu mazākai, ka tā vairs neizskatās pēc mīlestības. Tā ir tieši tā pati doma. Vai vairāk mīlot Dievu, mana mīlestība pret manu māti un manu tēvu samazinās? Nē, īstenībā tāpat pieaug. Ja man saka, ka man ir jāpamet savu ģimene, ar kuru kopā es uzaugu, un tas nozīmē, ka man ir jāatdalās, mana mīlestība pret manu sievu un mana sievas mīlestība pret mani, salīdzinājumā ar to, cik cieši mēs turamies kopā, ir tāda, it kā mēs būtu pavisam aizgājuši. Kādā tad veidā jūs godinat savus vecākus? Jūs zināt, ka pavēle godiniet savu māti un savu tēvu. Pirmais veids, kā jūs viņus godiniet, saņemiet viņu svētību cilvēkam, ar kuru jūs precaties. Ja viņi jums nedod savu svētību, tad neprecieties ar šo cilvēku. Kādu dienu es par to mācīšu. Bet otrais veids, kā jūs viņus godiniet, ir mīlot viņus. Taču mēs nekad neļaujam viņiem grēkot kopā ar mums. Mēs to neveicinām. Mēs nekad vairs neļausim viņiem aplikt mums apkārt rokas, īkšķi vai naudu. Tā jūs viņus godinat.
Nesen es pastaigājos kopā ar mūsu dēlu. Mēs staigājām un sarunājāmies gandrīz 3 stundas. Mēs runājām par to, ka notiek raustīšana uz visām pusēm, un tas ir tik grūti. Sarunas gaitā es pajautāju Deividam.